šitas jau būs. А бинс, короче, садка. Nē, es neko neatbildēju. Skatās, ka nē. Paprasti melnajiem klausīs. Iegries, viņš ir sagries, viņš ir ar sieru, viņš ir ar tomātiem. Tā ir bomba. Pārīši kāds par mums parūpējās. Daudz, mums visiem trijiem tev. Šitie tev ir. No ko otro dienu nomakli pludmalē. Šodien bijām pie delfīniem un peldējāmies zem ūdens. Braukājāmies šeit uz Itāļu kaut kur. Nu, šī ir tā sapņu pludmale, ja tu brauc uz Zanzibaru, ja tu neesi bijis šeit. Šāda veida pludmalē, tad tu zini, ka tu neesi bijis Zanzibārā. Nu, visi šeit raujās, protams. Ir tur, kur mēs dzīvojam, tur ir mierīgāk, tur ir arī ļoti skaisti, bet tur nav tāda pludmale, tas ir godīgi. Tā kā ir baigi forši. Ja esi Zanzibārā, tad, protams, šeit dažādas ekskursijas piedzīvojumus piedāvā ik uz soli. Nav tik trakā Turcijā, neviens neraustē aiz rokas, bet piedāvājumi ir dažādi. Masāžas, ekskursijas ļoti daudz, bet tas ir to vērts, protams. Meitenes, dažādi smaguma. Narkotikas. Pat neskatoties uz to, ka narkotikas šeit ir aizliegtas, bet narkotikas ir, respektīvi piedāvājums dažāds ir ik uz soli. Bet kopumā viss ir nereāli labi. Ir kaut kāds tur janvāris, ūdens temperatūra te ir perfekta. Nu, nevis perfekta, bet lieliska. Tā kā decembris, janvārs, februārs ir perfekts laiks, lai dotos uz Zanzibāru. Ļoti garšīgs ēdiens, zīvis, dažādas, par ļoti labām cenām. Latvijā viņas ir astronomiskas, šeit salīdzinoši tās ir kapeikas, protams. Nu, salīdzinoši, tās nav kapeikas, bet salīdzinoši. Un ļoti garšīgi. Un noteikti pats svarīgākais ir, ko es sapratu šajā braucienā, ir vajag forši, ja tu esi pirmo reizi, ja ir kāds, kas tev var visu parādīt, pastāstīt, ka tev neapčakarē veikalos, tirdziņos, un lai vispār būtu baigi forši. Tā kā welcome to Zanzibar, un manuprāt vairāk kā nekur citur, kur es esmu bijis. Indijas, Taizemes,
nu, Eiropa, Grieķija un tā tālāk un tā projām Turcija, bla, 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 bla. Ir vajadzīgs sauļošanās krēms non-stopā. Jo šeit pat nēnā tu vari īsti apdegt un sabojāt savus ilgās brīvdienas. Tā kā sauļošanās krēms pat snobiem un skeptiķiem ir obligāts. Es esmu cilvēks, kas reizi pusgadā kaut kur kādā siltā zemē un it kā āda ir pieradusi, bet nē, mihrina ir jāliek sauļošanās krēms, un jo stiprāks, jo labāks. Šeit sauļošanās krēma maksā $10, $15. Var nokaulēt līdz $8. Nu, var arī 6 gan jau kā, bet tā pa lielam sauļošanās krēmi šeit ir samērā dārgi, tā kā jebkurā citā normālā valstī, kur ir ļoti daudz saules un ļoti daudz turistu. Tas ir bizness. Tagad jau tas viss ir atkusis un vairs nav pirmā momenta šoks, bet īstenībā Zanzibārā arī alus glāzes tiek pasniegtas pilnīgā ledu, tāpat kā mēs Latvijā pasniedzām šņābju vodkas šotus pilnīgi ledainus, tā šeit alutiņš tiek pasniegts pilnīgi augsts. Tas man bija baigais pārsteigums. Nu un tā mēs te sēžam, priecājamies par dzīvi un esam ļoti apmierināti ar visu. Ar manu pirkstu fonā, kurš fucking nepazūd. Priekā. Es esmu īstenībā salūte atradis filmēt. Es pat esmu, redzēt, man ir pirksts. Es joprojām tik sen neesmu filmējis kopš... Kopš Šveices. Kopš Šveices neesmu uzfilmējis nevienu YouTube materiālu, tāpēc mani pirkstiņi pat nesaprotu, kā man viņi ir jāatsūt. Oh, Deus.